Kāpēc tavā Shopify veikalā ir trafiks, bet nav reāli pirkumu? Skaitļi bez konteksta ir ilūzija par tavu progresu. Apskatīsimies uz manu internetu veikalu un vakardienas rādītājiem. Manā internetu veikalā vakardien nāca 122 cilvēki, kas liekas ļoti liels un labs mega rādītājs. Realitātē 80 vai pat 90% no šī trafika ir boti. Tie ir datu centri, tie ir Shopify datu centri, konkrēti no iOS, kas pārbauda manas lapas efektivitāti, ātrumu un citus svarīgos rādītājus. Kāpēc es to zinu? Tāpēc, ka vakardien es pavadīju laiku, lai pielāgotu mājaslapā dažādas lietas, un šīs sesiju skaits pieauga no 10 līdz 100 pāris stundu laikā. Tā nav interese, tas ir vienkārši infrastruktūras troksnis, kas testē manas veiktās izmaiņas. Kā saprast, vai tas ir reāls vai nereāls trafiks? Ja 100 cilvēki ienāk tavā mājaslapā un neviens neko neizdara, tā ir zīme, ka tie nav reāli cilvēki. Dažādas serveru pārbaudes, dažādi boti, kas nāk un testē, tie nav reāli cilvēki un tās nav reāls pārdošanas. Tie ir vienkārši skaitļi, kuri bez analīzes šķiet, ka tev taču viss ir kārtībā un tu nesaproti, kāpēc tik daudz cilvēku redz, bet neko nedara. Manā gadījumā analizējot datus un atmetot šos botus, sanāk, ka 3% cilvēku pievienoja kaut ko savam grozam līdz checkoutām netika. Ko tas norāda? Tas norāda, ka videoklipi un tiešā reklāma strādā, bet nav uzticamības un nav šī pēdējā momenta iegādāties tagad. Konversijas nav tikai cipars, tā ir psiholoģija, kā tu mēģini piedāvāt un pozicionēt savu produktu savai auditorijai. Šie skaitļi nenorāda uz to, ka tu esi neveiksmīgs. Šie skaitļi norāda uz to, ka tu vienkārši neesi atradis savējos. Tu neesi atradis savu auditoriju, pie kuras tev ir jāstrādā un jāstāsta par to, ko tu piedāvā. Ir jāatcerās viens, ka e-komercijas platformas tirgošana nav veikals kā veikals. Tā ir sistēma, kuru mēs būvējam katru dienu ar savu uzticību un ar saviem mēģinājumiem pierādīt to, ka mūsu produkts ir vērts, lai to iegādātos. Pareizi dati noved pie pareiziem lēmumiem, tāpēc arī tev ir svarīgi zināt, kas tad ir tā tava auditorija, kas tad ir šie cilvēki, vai tie vispār ir cilvēki, lai pieņemtu tālākos lēmumus. Vienkārši skatoties uz 122 cilvēkiem un domājot, ka katrs no viņiem ir reāls, var pieļaut lielas kļūdas, kas pēc tam tālāk novedīs pie nepareizā rezultāta. Pie rezultāta, kuru tu nemaz neesi gribējis. Un galvenais, nevis domāt, kādēļ neviens neko nepērk, bet domāt, ko vēl es neesmu parādījis pareizajam cilvēkam. Lai jums jauka diena, tiekamies internetu veikalā, neesiet boti, ieiet, paspaidiet. Par to jau naudu neviens neprasa.